Kā mēdz teikt, latviešiem ir ļoti sena vēsture, esamības vēsture, bet valstiskā vēsture ir ļoti īsa. Tas nozīmē, ka no vienas puses mums nav tās graznās pilas ar zeltītiem dažādiem grabumiem, kādas mēs redzam daudzās Eiropas malās. Tādas mums ir Rundāles pils, cik no kungu godības ir atlicies. Bet lūk, tā nesenā vēsture jau ir arī izdevība. Tas nozīmē, ka vēsture mums ir balta lapa, un mēs varam viņā rakstīt, un mums ir iespēja viņu iespaidot. Un tas dod tādu brīvību, kāda mūsu senčiem ļoti ilgus gadsimtus nebija, un to nedrīkstam aizmirst, to, ka ir jāpadomā, kāda dzīve bija vēl mūsu, vectēviem, kādas 3-4 paudzes atpakaļ, kādas bija viņu izredzes pasaulē. Valstiskā neatkarība paver citus atklāšanas. Valstiskā neatkarība sniedz iespējas attīstīt savu kultūru, saglabāt savu valodu, kādas ir ļoti grūti saglabāt citos apstākļos, un tādēļ nedrīkstam valstiskumu nicināt. Es domāju, mums ir tikpat jāmīl savu valsts, kā mēs mīlam savu zemi, un jānovēlēt, lai viņai sauc mūžu.